Labdien! Un šodien jūs piedzīvosiet tādu dienu, kad ir jau pulkstens bez 29, pēc Latvijas laika, pēc Zviedrijas laika 8, un esmu viens pats mājās. Un labākais veids, ko darīt, kad tu esi viens pats mājās? Neko. Absolūti neko. Tu neko nedari pilnībā. Vienīgais pareizi, ko tu vari izdarīt, uztaisīt sev ēst. Un to es jums arī tagad parādīšu, kā uztaisīt ēst. Pirmais, kas jāizdara, mēs atveram leduskapi. Tieši tā, tas ir leduskapis. Tad mēs izvēlkam svarīgākās lietas, kas jums ir vajadzīgas. Ja jūs esat nepārāk izsalds, bet tā gribat kaut ko iekost. Sākumā mēs izvēlkam margarīnu. Tad pēc jūsu izvēles, vai jums ir vai nav, es jau nezinu, destu vai sieru. Es šodien kaut kā uz sieru vairāk valkos, jo es destu gribu pataupīt citai dienā. Destu baigi garšīgā ir, tāpēc es arī neliekašu tagad. Un, lai jūs varētu sev vispār kaut ko uztaisīt, ja kādu maizīti, jums vajag pašu maizi. Un to jūs nekad nedrīkstat aizmirst. Ja jūs mēģināsiet uztaisīt sviestmaizīti bez maizes, tad tur būs tikai sviests un viss, jā, tā kā. Un mēs, kamēr nav ko darīt, metam tosterī maizītes, lai jautrāk dzīvo, vai ne? Bet, protams. Es jūtu, ka šitais videoklips nebūs baigi labais, tāpēc, ka, jā, kvalitāte, pirmais, filmēts ar iPhone, otrais, es domāju, ka nevienam neinteresē, kā es ēdu un kāpēc es ēdu, un trešais ir iespējams to, ka es drīz beigšu runāt, jo visticamāk man kāds atbrauks mājās, un nezinu, kā tas īstīsies divaņies ar telefonu staigāšu tā. Bet labi, reku, piemēram, tā kā jums ģimenei daudz tādu cilvēku, kas nelieto baigi bieži melno tēju, pārstrājas zaļās tējas. Un jā, nav bijuši pa maz? Nē, kur nav pa maz. Tāpēc es šodien izmantošu granulas. Baigi garšīgs. Tu uzlai siltu ūdeni, viņi sanāk kā garšīga tēja, es jums nopietni. Te mēs iebaram pāris granulas iekšā, šitā tēja būs labi, jā. Man vēl paliek citām dienām. Un tad mēs uzlējam ūdeni. Kamēr maizītes grauzdējas, es te varētu padījot. Never gonna let you up, never gonna let you down. Na, 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 na. Un jums ir tēja gatava. Tā, vēl viena lieta, kas man ir vajadzīga, tas ir laikam apakot sieru, jo viņš vēl nav lietot. Un es rūpīgi vienkārši ar vienu roku ir baigi grūti to izdarīt. Bet labi, pagaidiet, es jūs ātri nokšu maliņā. Es taisu šitos needitotos videoklips tikai tāpēc, ka man komps ir bijuši atsprādis un es gaidu savu algas-dienu, lai es varētu nopirkt normālu kompu un dzīvot zaļi atkal, lai es varētu editēt un tā savādāk, jo šito kompu laikam pēc dzīvības nedabūšu. Un visticamāk, ka, ja es nopērku jaunu kompu, es šito dot manam mazajam brālēnam, tā kā būs kaut kas jāizdomā. Maizītes ir ārā, lai liekam uz galda visu, tālākam bēņķi nost, apsēžamies kā normāli cilvēku un nazs vairs nebūs vajadzīgs. Ejam pakaļ maizītēm. Tieši tā, mēs tagad ejam pakaļ maizītēm. Un labākais veids, kā to var izdarīt, ar kājām. Jā, viņas ir siltas. Es miršu no laimes. Un, ja jūs nezinājāt, ir viena baigi labā taktika, kā sieru dabūt nost no liela kluča mazu gabaliņu. Tas ir, ja jums ir. Bet, ja jums nav, tad jums ir jāpaliek ar nāzi tikai. Piemēram, man ir šitāds te
skrāpē nost sieru, baigi labi, baigi sanāk, viss kārtībā. Un es jums parādīšu, kā tas viss notiek. Aiziet. Un tāpēc sākam sieru atpakošanu otro daļu. Mēs paņemam margarīnu, attaisam visu vaļā. Un šis videoklips nav vairs tik interesants, kā es gribētu, lai viņš ir, jo nav nekāda speciāla efekta vai kaut kas tā. Tas ir parasts cilvēks vienkārši. Un jā, es baigi tumšais tā skatos. Atdod kvalitāti. Kvalitāti. Pazūd. Sēj gaišāk. Labi, nebūs tā, kad gaišāk. Nu, nesanāk. Nu, nav man tā kvalitāte tik labi, lai es varētu filmēt nezinu ko. Pornu. Tā. Tā, nu. I got my weed. Nē, tā nav. Tā nav tā, piedodi. Es nelietoju tādas lietas. Tas liek man justies dīvaini. Jā, tāpēc, ka tā ir zauna. Visiem bļuko no viņas. Tā, tagad mēs paņemam šito vēl to draugu. Un tā. Atrodam foršu vietiņu, kur mēs varam tā iecirst. Voilā! Mums ir foršs sieršķēlīt. Mēs tikai liekam virsū. Un viss forši notiek. Viss jauki. Un jā. Tā, ko lai es jums pasaku? Es jūtu, ka šīs nedēļas beigās sestdienā būs viens videoklips, par kur es jums tagad diži nestāstīšu, bet tas ir tā. Tas nav filmēts ar jebkādu kameru, tas ir filmēts ar kompu. Tieši tā ar kompu, bet arī webkameru nav izmantot. Un tas būs tāds tā kā mazs podcasts, lai jūs saprast, ko mēs visu laiku daram. Un varbūt būs kādas problēmas ar tehniku, jo es vienkārši izmēģināju visu, un tāpēc tā ir. Jā, vienīgais, kas man pietrūkst, ir karot. Ar ko maizīcēs? Nē, es joko. Tā, maizīts ir gatavs. Ķeramies pie cukuru. Es tā pārsvarā nepārforsēju ar cukuru, bet, nu, šodien es arī to nedarīšu. Es lieku kā parasti, kaut kādu 2,5. 2,5. Un tad mēs visu foršu samaisam, visu jauki. Un tad vienīgais, kas šodien paliek, ir gāzes grīdā jāstāst. Oj. Es atvainojos par mazajām ķibelītēm, un te viss notiek kā vajag. Un tagad vienīgais, kas paliek pāri, tas ir novākt visu. Ko man nepatīk darīt, bet ir jādara, jo neviens cits aiz manis nevāks. Un jā. Tā kā jā. Šis videoklips laikam ir uz beigām, bet nu, cerams, ka jums patika. Ko lai sāk? Tosts par visiem labajiem laikiem. Aiziet. Baigi labi. Nu, ko taut? Es šodien no jums atvados un tiekamies jau sestdien, bet sestdien jūs man ceļu neredzēsiet. Uz redzēšanos!